Madonas novada pašvaldība jūnijā ir uzsākusi darbu pie Madonas novada attīstības programmas 2013.–2020. gadiem izstrādes. Darba mērķis ir izstrādāt vienotas novada teritorijas attīstības pamatdokumentu. Pašvaldība aicina iedzīvotājus aktīvi iesaistīties attīstības plāna tapšanas procesā, jo no tā būs atkarīgs, kā Madonas novads dzīvos nākamos 7 gadus. Attīstības plāns tas ir galvenais dokuments pašvaldībai, kurā tiek nosprausti mērķi, kā pašvaldībai jāattīstās, kā viņai pēc laika ir jāizskatās. Un īstenojot šo plānu, tas ir ceļš, kā mēs to varam sasniegt. Tāpēc mēs to arī darām, pie tā ļoti nopietni strādājam, jo tas, kāds būs šis attīstības plāns, lielā mērā ieskicē to, kāda būs pašvaldība nākotnē. Pašlaik darba grupa ir apzinājusi esošo situāciju un uzsākusi tikties ar nozaru speciālistiem un iedzīvotājiem. Šoruden rīkotas tikšanās visos pagastos un Madonas pilsētā. Ik viens izteiktais priekšlikums ir uzklausīts un tiks izvērtēts. Gribētos, lai tās idejas būtu augstākas, lielākas un interesantākas, bet, protams, ir kaut kādi doma graudi īpatnēji saklausīti, piemēram, kaut vai tas, ka mums novadā ļoti daudz no padomu laikiem palikuši nelielās lidostas. Mums vajadzētu šo potenciālu izmantot. Protams, ir ar turismu saistītās idejas, veloceliņu izbūve, ļoti daudz ideju attiecībā uz veloceliņiem. Protams, mums ir tādas idejas, kas nav tikai šajā stadijā, attīstības programmas izstrādes stadijā saklausītas, bet tās idejas ir par Saules pilsētas veidošanu, ekopilsētas. Doma ir par Gaiziņkalna nākotni, ir pat tādas radikālas, ka vajadzētu pat radikāli pieiet šim jautājumam. Tas tomēr ir mūsu novada lepnums. Par latvāņu audzēšanu. Tā kā ir idejas. Lielāku atsaucību attīstības programmas izstrādē darba grupa vēlētos saņemt no uzņēmējiem. No vienas puses nākas dzirdēt vēlmi gūt lielāku pašvaldības atbalstu uzņēmēju darbības veicināšanā, bet no otras puses reizēs, kad dota iespēja izteikt viedokļus un ierosinājumus, atsaucība nav liela. Paši galvenie priekšlikumi būtu vajadzīgi no uzņēmējiem, no tās vides, jo ir jāscina, ka šobrīd tur ir samērā maz aktivitāte, diemžēl. Bet tieši šis ir tas sektors, kuram būtu jāpiestrādā un kur jāsmiņas informācija, uz kuru pusi virzīties nākotnē, jo tieši uzņēmējdarbība ir visa pamatā un pie tā šobrīd vēl jāpiestrādā. Attīstības plāna izstrāde pašlaik ir posmā, kad vēl ik viens novada iedzīvotājs tiek aicināts sekot līdzi tā izstrādei ar ierosinājumiem, priekšlikumiem vēl visu janvāri.